Šeit pat Jāgauslādes halē tiksies divi Latvijas hokeja flagmaņi. Hokeja klubs Zemgale LBTU un atkārtot uzņems viesu no Rīgas un pašreizējos hokeja līgas čempions hokeja klubu Kurvogo RSU. Ir arī tālā pretinieka aizsardzības zonā Sotnieks. Īstam situācija. Aksel Ozola vārdu priekšā redzēju, cik acīgi. Paspēja Zemgale atgriezties atpakaļ aizsardzības zonā. Ansons atspēlē apkaļ Krūmām un Ernests Krūms izdara mētienu uz Aksel Ozola sargātajiem vārtiem. Bet atgriešanās sezonas un vēlreiz kļūdās Zemgale savā aizsardzības zonā. Īstam situācija arī joprojām nav piespiesta. Aksels Ozols pēdējā brīdī glāb savu komandu. Rukts. Spēl Sotniekam. Šelbauskis no labās malas un šeit gan izdara nulles pielapošanu Mogo vienībai. Igors iesaistās cīņā par ripu. Lucenieks atspēlē apkaļ mētiens Ozoliņa izpildījumā. Cīņa joprojām turpinās un tagad gan ripa piespiesta. Mētiens būs atkārtot pie Aksel Ozola sargātajiem vārtiem. Viņš jau vārtu pusē atradās. Ziemiņš, labā uz Ziemiņa izpildījumā mētiens uz Ozola sargātajiem vārtiem. Cīņa joprojām turpinās. Ripa nav piespiesta un tagad gan arī pasaules galvenā tieseša roka. Labi piespēl Gricīnski izpildījumā beigās atpakaļ Brīkmanim. Brīkmanis kā vienīgais aizsargs. Skaidrs, ka vairāk bīstam situācija un Pēteris Purbalis vārtu priekšā atroda mazu spraugu un gūs vārtus. 1-0 izdodās Zemgalei. Skaidrs, ka vairāk un pārējais vārtu gūmā 1-0. Neiziesim atkārtājumā, kā izveidoša epizode. Jāuzteic gan Gads Gricīns, gan Rusavs beigās, bet tiešām ļoti acīgā piespēles, ka nevis atkārtojumā. Un kļūdās viduszonā viesnīs, tagad labi iespēja Zemgalei 1-3 atspēlē apkaļ, kas par iespēju Robertam Vītolim bija gūt vārtus. Strādnieks izraida arī pārā no savas aizsardzības zonas, tur lielā ātrumā. Rasas Šenkovs iesado pretinieka aizsardzības zonā, bet raida ripu garām vārtiem. Pie savas aizsardzības līnijas darbojas Gāds Brūks, tagad arī mēģina atņemt arī pretinieka aizsardzības zonas. Ziemiņš iegūs ripu. Šādi savā aizsardzības zonā. Labi, zonā darbojās Mogo vienība. Merkārts pats arī izdarīt mētienu, to arī izdara, bet Nisāčs arī salaugu un redzam šeit jau. Savienības tajā pozīcijā pie kreisās vārtu malas. Nodās Strādnieks, atspēlē apkaļ Strādnieks vārtu priekšā. Pārspēja Henrijānču. Andersons. Trešais virknējums Zemgalē laukumā. Andersons izdara mētienus Henrijānču sargātajiem vārtiem, bet šo mētienu redzēja Mogo komandas vārtsargs. Arī šoreiz neidodās viņu pārspēt. Nospēlēt Rasas Šenkovs. Nospēlējot Begovam. Brīkmans mēties uz zilās līnijas. Ripa joprojām nav piespiesta. Cīņa turpinās spēlēt spēcīgs mētījis šoreiz Brīkmaņa izpildījumā. Arī pa Ziemiņš. Ansons. Dar mētienu uz Ozola sargātajiem vārtiem. Tagad gan atskan Svilpe. Un izdodas Mogo vienībai. Vinēt ietiens Sotnieks. Mētiens no gan tāls distants, bet Aksels Ozols labi redzēja šo mētienu un arī ripu tver. Šādās spēlēs tiešām skatītāji cer uz vārdu bīrumu. Žēl, iznākās abēdināt un Aksels Ozols izpelnās skatītāju ovācijas. Un tvērāt ripu savā ķērai cimdā. Un abas divas komandas spēlē pilnos sastāvos. Gāds Gricīns atgriezies apkaļ. Sotnieks smeties no galtājas distants un izdodās Sotniekam izlīdzināt rezultātu. 1-1. Arī skaidrs, ko vairāk Zemgalei izdevās izturēt. Arī divi Ļeonov bloķēti mētieni, tomēr izdodās Mogo vienībai vinēt iemetienu. Arī Sotnieks. Mētiens uz Ozola sargātajiem vārtiem un Aksels Ozols pēdējā brīdī tikai paman, kad viņa ķērāt cimdi ir izkritusi ripa un, teikt, pilnā augumā uzguļās virsūs, ka mēs vēlreiz pamat laiks ir beidzies un tagad tiks aizdīts 5 minūšu papildlaiks formātā 3-3. Tas ir tā izbrīvēties pēc iespējas labākam metienam. Līvzvergs. Mētiens līdzbēr sargātajiem vārtiem un, klāt priekšā atradās arī Kristaps Sotnieks.
Migls pret Anču. Un metiens garām vārtiem un Mogo komandā svin otro uzvaru nedēļas laikā. Šeit pat Jelgavas ledus halē un Jelgavniekiem trešais zaudējums pēc kārtas savās mājās.